Mums arī daudz klienti izvēlas šīs mašīnas tīri ergonomikas un komforta ziņā. Forši. Ļoti labi. Pastāst, cik viņš īstenībā ietilpīs. Jā, nē, Tādā ziņā, gan augstuma ziņā, ka varētu tāds, leduskapī vienkārši vertikāli. Tur, jā, divas mazot. Un cik daudz viņam ir vietas kaut kādā mantu glabātuvē, vai ne? Viss riņķī, jā. Jā, gan griestos, gan durvju lailēs. Un tad, kad guļ pa nakti, var ielikt pudelīti ūdens, kuru paņemt, padzerties uz zobu virsmēm visam. Reāli kā mazs kemperis. Mēs esam pārdevuši tīri šādā virsbūvē 3 gadu laikā ap 100 automašīnām. Okay. Tas ir, man liekas, diezgan daudz, un kaut kādu laiku atpakaļ mēs bijām vienīgie, kas vispār viņus veda iekšā konkrēti dīzeļversijas Lancijas Voyagerus. Mums kādreiz placī stāvēja tikai viena rinda ar viņiem. 8 gabali, un mēnesī visi 8 vienmēr bija notrimāti. Labs. Ja tu meklē savu tādu automašīnu, tu zini, kur tev jābrauc. Aparks.lv Jelgava Ganība iela 71D. Super. Skaties, ir viena feature, daudzi nezin. Šim auto ir paslēpti šķērs reliņi jumtā. Vienmēr sakot, tu viņus atskrūvē nost. Viņus neviens nezog, jo daudz pirmkārt nezin, ka viņi tur ir, un otrkārt viņi der tikai šim modelim. Viņi citiem modeļiem nedara. Tu viņus atskrūvē nost. Tātad mēs dabūsim. Vienmēr sakot, tu viņus atskrūvē nost un pārliec viņus šķērsam. Jā. Un tad tu vari mierīgi arī likt kasti pa virsu. Tas ir arī ērti, ka viss ir pilnīgi pārdomāts šim auto. Sākot no automašīnas salona lietošanas, beidzot ar mantu pārvadāšanu. Labāki